Čau, Loeta! Šodien apskatīsimies, kā ievadīt piegādātāja rēķinu un ar to saistītos maksājumus par tādiem darījumiem, kur pašu piegādātāja rēķinu vairs mēs neatmaksājam, bet kuriem paliek kaut kāds atlikums pie paša piegādātāja. Sākotnēji varbūt tas liekas ir saistīts ar priekšatmaksām, bet šajā gadījumā būs stāsts par to, kā ievadīt degvielas piegādātāja rēķinu, par kuru tiek maksāts katru mēnešu dienu, varbūt retāk, varbūt tikai pāris maksājumi mēnesī, bet kur tad mēs tērējam degvielu, pēc tam izmantojot degvielas kartes, un attiecīgi mēneša pēdējā dienā saņemam informāciju par to, cik daudz mēs esam iemaksājuši šajā kontā, un par to, cik ir iztērēts, un kāds tad ir šī konkrētā konta atlikums. Ja tu kā grāmatvedis domā un uzskati, ka tās ir priekšatmaksas, parādīšu arī veidu, kā izmantojot priekšatmaksas šos darījumus uzskaitīt un reģistrēt, bet mans viedoklis ir tomēr, ka šis īsti nav priekšatmaksas gadījums, jo PVN mēs arī neatskaitīsim reiz, kad maksājam šos maksājumus iekš klienta konta pie mūsu degvielas piegādātāja, bet nosauksim to par tādu kā depozīta kontu. Viss sākums būs saistīts ar maksājuma uzdevumiem vai, ja gadījumā tiek izmantots avansa norēķina personas darījums, tad ar avansa norēķiniem. Kas mums ir vajadzīgs? Tad sāksim ar to, ka mums ir vajadzīgs konts. Modulī finanses, sadaļā konti. Paskatīsimies, vai mums ir kāds konts pie, es izvēlētos 2-3 kontu grupas, pie citiem debitoriem. Šajā gadījumā es teiktu, ka es veidotu jaunu 23992, un es viņu saukšu par degvielas depozīta kontu. Tā kā man degvielas piegādātājs varbūt nav viens, bet ir vairāki, kas pēc vienāda principa strādā, tad attiecīgi abu piegādātāju darījumus es grāmatošu vienā degvielas depozīta kontā un attiecīgi tos spēšu izšķirt pēc kontaktiem, ja sadalot galveno grāmatu, grupēšanas sadaļā pēc kontakta. Šajā gadījumā tas ir aktīva konts, un mēs šim kontam atļausim veikt darbības gan debeta pusē, gan kredīta pusē. Saglabāsim kontu un dosimies pie jau darījuma reģistrēšanas. Modulī piegādātāji veidosim jaunu maksājuma uzdevumu. Tad attiecīgi mēs būsim iemaksājuši, izmantojot Komercbankas kontu, mūsu degvielas piegādātāja kontā kaut kādu naudas summu. Ar plusiņu veidosim jaunu maksājumu uzdevumu, un attiecīgi šis darījums būs noticis 2. jūlijā. Šīs naudas saņēmējs, degvielas piegādātājs, manā gadījumā būs Neste. Izmantošu es šo samaksas veidu Citadela banka, kuram attiecīgi manā gadījumā vēl nav norādīts 2620 konts. Tad šajā gadījumā būs 2620. Ja kontu gribu pārsaukt, precizējot, ka tas ir šīs konkrētās bankas konts, tad vai klikšķis uz konta un taustiņu kombinācija funkcija F2 atvers konkrēto konta ierakstu, vai attiecīgi modulī finanses, kur jau pabijām veidot depozīta kontu, sadaļā konti varam atrast mūsu vajadzīgo 2620 kontu, no kurienes to atverot, mēs varam arī rediģēt to, pasakot, ka tas ir norēķinu konts Citadela bankā. Attiecīgi, pēc saglabātas nospiešanas, konts iegūs savu jauno nosaukumu. Un, attiecīgi, šis konts jau mums ir ieviedots šajā samaksas veidā, atliek vien nospiest saglabāt, lai apstiprinātu to, ka samaksas veidam cit ir 2620 konts. Maksājuma uzdevumā, tātad kredīta pusi mēs esam noskaidrojuši, tas būs samaksas veids cit, kas dos grāmatojumam 2620 kontu, mums ir nepieciešama debeta puses vērtība.
Tad debitēsim mēs šajā gadījumā mūsu depozīta kontu, kur darījuma veidā mēs arī skatīsimies un meklēsim, vai mums ir degvielas depozīta šis te darījuma veids izdevumiem. Šajā gadījumā mums šāda darījuma veida nav. Attiecīgi ar pulsiņu veidosim jaunu ierakstu un tam piešķirsim kodu DDEG, jeb depozīts degvielai. Tā kā šāds darījuma veids maksāšanas mirklī vēl nezina nekādu informāciju par rēķinu, tad attiecīgi atzīmēsim, ka tas ir vienkārši izdevums norēķins. Tiklīdz kā mēs atzīmējam, ka tas ir izdevuma norēķins, tā mums ir jāpasaka Moneo, kāds tad būs šis te konkrētais korespondējošais konts. Darījuma veidā korespondējošās konta laukā meklēsim mūsu jaunizveidoto degvielas depozīta kontu. Pēc konta ievietošanās nospiedīsim saglabāt, lai ieraksts tiktu saglabāts. Pēc saglabāšanās darījuma veids ir ievietojies maksājuma uzdevuma rindiņās, kur tad mums atliek pateikt, ka mēs no Citadeles bankas esam izskaitījuši 2. jūlijā 100 eiro. Ja maksājuma uzdevumu veidos bankas transakcija, tad tā aizpildīs arī komentāru informāciju, bet šai gadījumā es norādīšu to ar roku, kad šis maksājums ir kādam klientu numuram, numur 099 9881. Pēc ieraksta veiksmīgas aizpildīšanas lietas ķeksīti grāmatots un attiecīgi saglabā. Drošības sajūtai varam apskatīties arī grāmatojumu. Caur 3 punktu nospriežot atvērt grāmatojumu vai izmantojot taustņu kombināciju Ctrl+Shift+T vai Command+Shift+T Mac lietotājiem. Un atverās mūsu maksājuma uzdevuma grāmatojums, kurš saka, ka no 2620 konta 100 naudiņas ir aizgājušas uz mūsu depozīta kontu 2392. Un attiecīgi tieši šādu pašu maksājumu mēs būsim veikuši arī 12. datumā, bet nu jau par 300 naudiņām. Un atzīmēsim grāmatots un saglabāsim. Pārbaudām grāmatojumu, un grāmatojums ir korekts. Nu ir pienācis 31. jūlijas, un attiecīgi mūsu degvielas piegādātājs mums ir piegādājis mūsu jūlijā iztērētās degvielas rēķinu. Jeb, kā nereti viņi to sauc par pārskatiem. Modulī piegādātāji rēķini, mēs dosim jaunu piegādātāju rēķinu ar 31. jūlija datumu tam pašam iepriekš izveidotajam kontaktam, ja piegādātājiem, un mūsu konkrētais rēķins šajā gadījumā būs par 242 eiro, kur sākotnēji Moneo saka, ka 42 eiro būs uz rēķina norādītais PVNs, kas šajā gadījumā būs arī korekti, un piegādātāja rēķina numurs būs, kas svarīgi, šo rēķinu mēs vairāk neapmaksāsim. Līdz ar to mums būs jāpamaina rēķina veids. Tad IREK, jeb ienākošs rēķins, ir tāds rēķins, kuru mēs varētu gribēt nākotnē kaut kad samaksāt, un šī konkrētā rēķina veids ir rēķins. Tad tādi rēķini, kurus mēs varam ievietot citā maksājuma uzdevumā. Bet tā kā nestes rēķinu mēs šajā gadījumā vairs nemaksāsim, jo viņš jau ir samaksāts uz šī depozīta konta, mēs veidosim jaunu darījuma veidu un iedosim kodu degvielas rēķini no depozīta konta, kur attiecīgi tad norādīsim šo te korespondējošo kontu kā mūsu depozīta kontu. Tā kā varēs to lūgt, atgādināšu, ka šo rēķinu mēs nemaksāsim, lai šis rēķins mums neparādītos neatmaksāt to rēķinu žurnālā, vai attiecīgi mēs to nejauši neievietotā kādā maksājuma uzdevumā, un šis rēķins sarakstā būtu zaļš, mēs atzīmēsim, ka tas ir skaidrs naudas rēķins. Neskatoties uz to, ka skaidrē naudai šajā gadījumā nav tieši sakara šo darījumu, skaidrs naudas rēķini ir tādi rēķini, kuri veido grāmatojumu, bet kurus attiecīgi vairs nav iespējams apmaksāt. Kas ir tas, ko mums šajā gadījumā arī vajag? Spiežam saglabāt. Un tā kā mēs iepriekšējā video par kontaktkartiņu piegādātājiem šim konkrētajam
nodokļu maksātājiem ievietojām izmaksu kontu, tad izmaksu konts mums arī aizpildījās, ievedot šo te piegādātāju. Šajā gadījumā tad rēķina kopsumma, jeb summa, ko piegādātājs bija norādījis savā rēķinā, bija 200 naudiņas, bet tā kā mums nav tiesības uz pilnu priekšnodokli, es izmantošu autogrāmatojumu, lai 200 eiro sadalītu divās daļās, no kuras tad mēs vienas atskaitīsim priekšnodokli PVN vajadzībām, no otras nē. Tad auto izdevumi rēķinos. Sistēma pievienoja vēl vienu rindiņu par pusi no summas bez PVN, kurai pieskaitīja klāt arī pusīti no PVN, uz kuru mums nav tiesības kā uz priekšnodokli. Attiecīgi šajā gadījumā aprēķinātais PVN no rindiņām ir 21 eiro, un šo summu arī ievietošu šeit, lai Moneo nesaka, ka loģika ievadītajai kopsummai un PVN nesakrīt ar aprēķināto. Nosaukumā varam precizēt, ka tā bija degviela. Ja bija 190 litri. Un šo informāciju var iekopēt arī pirmajā rindiņā. Par to, kā izmantot degvielas rēķinu ceļazīmju vajadzībām, apskatīsim citā video, bet pašreiz liksim ķeksīti grāmatots un attiecīgi saglabāsim. Pēc veiksmīgas piegādātāja rēķina saglabāšanas caur 3 punkti rēķina status varam pārbaudīt to, vai rēķins ir apmaksājams. Šajā gadījumā skaidra nauda ir atzīme tam, ko mums deva šis te rēķina veids, un šādu rēķinu vairs nav iespējams samaksāt. Ja mēs apskatītos uz fonā esošo piegādātāju rēķinu saraksta, arī šeit nestas rēķins mums jau ir zaļā krāsā, un kolonā neapmaksāts neparādās nekāda vērtība. Tad šis rēķins vairāk nav apmaksājams. Attiecīgi pārbaudīsim vēl grāmatojumu, kur attiecīgi redzam, ka no depozīta konta aiziet 242 naudiņas, ir kaut kāda rakstura izmaksas un bijis arī PVN priekšnodoklis. Pašam degvielas piegādātāja rēķinam, ja pārskatam, apakšā ir arī šajā klienta numurā, ja kontā iemaksātās naudas summas atlikums. Attiecīgi modulī finanses, atskaites, galvenā grāmata, ievedot jūlija mēneša periodu, izvēloties depozīta kontu, un, ja šajā depozīta kontā dzīvo vairāki degvielas piegādātāji, tad norādot arī kontaktu. Mēs detalizētā skatā varēsim redzēt visus darījumus par šī konta debetēšanu un attiecīgi kreditēšanu. Šajā gadījumā mūsu 2 maksājuma uzdevumi un to grāmatojumi 2. un 12. jūlijā un attiecīgi piegādātāja rēķins 31. jūlijā par mūsu iztērēto degvielu vai citiem produktiem no piegādātāja. Un mūsu konta atlikums Neste Latvijas darījuma partnerim degvielas depozīta kontā ir 158 eiro. Lūk, šim ciparam būtu jāsakrīt ar tavu piegādātāja rēķina atlikumu. Ja tā nav, meklē kļūdu caur galveno grāmatu, pārbaudi maksājuma uzdevumus, varbūt kāda avansa norēķina persona ir iemaksājuši šajā kontā kādus līdzekļus, vai attiecīgi kāds cipars nav pareizs rēķinā. Ja tomēr avansa norēķina persona ir iemaksājusi kādu summu šajā kontā, tad modulī avansa norēķini, avansa norēķinu sarakstā, jaunā jūlija avansa norēķinā, konta vērtībā izvēlies šo te depozīta kontu, izvēlies piegādātāju, kam tika samaksāts, ievedi čeka numuru, ar kuru tika samaksāts, ievedi čeka datumu un attiecīgi iemaksāto summu. Tā kā šai ir iemaksa depozīta kontā, visticamākais, kad avans norēķina šajā rindā, mums nav tiesības uz priekšnodokli, attiecīgi izvēlies PVN kodu B. Tā kā mēs ievietojām Neste Latviju piegādātāju, arī avans norēķinā mūsu ievadītais depozīta konts tiks aizvietots ar izmaksu kontu no piegādātāja kartiņas, bet tā kā šī vēl aizvien ir iemaksa depozīta kontā, mums depozīta konts jāizvēlās no jauna. Vai attiecīgi, ja zini to jau no galvas, tad šo vērtību varēja ievadīt arī konta kolonnā ar roku. Tad šajā gadījumā pat ērti būtu vispirms ievadīt piegādātāju
un tikai tad norādīt pareizo kontu, pārrakstot 7. grupas kontu ar šo depozītu kontu. Vēlreiz liekam nodokļu kodu B, vai attiecīgi izvēlamies to no saraksta, liekam ķeksi grāmatots un saglabājam. Atverot grāmatojumu, redzēsim to, ka jau mums avans norēķina konts ir tas, kas kreditējās pret depozītu kontu, un ja tev galvenā grāmata vēl kaut kur ir vaļā, ja nē, tad dodamies vēlreiz uz modulas finanses, atskaites, galvenā grāmata un detalizētā skatā par 2392 kontu, kontaktam Neste, jūlija mēnesī, redzēsim, ka starp maksājumu uzdevumiem un rēķinu jau ir arī avansa norēķins. Jau tagad tavam depozīta konta atlikumam būtu jāsakrīt ar piegādātāja rēķina atlikumu, ja pārskata atlikumu, un droši var gaidīt un reģistrēt jau nākamā mēneša darījumus. Lai tev izdodas!